esam kopā 6 gadus, līdz būsim 7 gadus. Viņa bija viena no gudrākajām kursā. Kopīgā domāšana par meža tēmu. Tas bija viens no galvenajiem kritērijiem, tas, ka viņi ir ļoti gudri, ļoti skaisti. Tas viss kopā sasējās. Un tā. Viņš ir ļoti, ļoti mīļš. Viņš ir ļoti gādīgs. Viņš vienmēr padomās pirmais par mani. Un tikai tad viņš padomās par sevi. Jā, viņš ir vienkārši, es nezinu, tā kā dāvana man vienkārši. Viņš ir vienkārši burvīgs. Kaut kādā pamatskolas laikā es dzīvojos Zaubē pretējā mājā. Un man visu laiku tante teica to, ka tur ir puisis, kurš ir salauzis kāju, tāds foršs, smūgs ir un tā. Un es viņu biju redzējusi, tā, bet es vispār pat nezināju. Un tad mēs satikāmies augstskolā. Iepazināmies sākot studēt. Būtībā jau 1. septembrī, bet tad mēs tā kā nerunājām, mēs evitē besīju, jo mēs bijām viskaļākie kursā ar draugiem. Es domāju šausmas, jo viņi tā kā sēdēja bariņā un smējās, un es domāju šausmas, kas tas par puisi vispār ir. Evita domāja, ka es neesmu tāds īsti ritīgs, bet tad jau nāca, jā, kad mums bija Kalsnavā prakse, un tad Evita prasīja, vai es tā kā viņu aizdīšu mājās, un tad pirmo reizi, kā es viņu aizvedu mājās, tā viņi sāka ar maniem braukāt uz Jelgavu, un tā arī viss sākās. Tad gājām uz randiņiem, un jā. Mēs tā kā bijām domājuši, plānojuši, ka mēs vienkārši abi divi sarunāsim, ka jā, tagad mēs precēsimies. Un apkārt man draudzenes visas precējās, un es jau biju 2 reizes pušķi noķērus. Tad sapratu, ka beidzot būtu pierādis tas laiks. Un tad sāku plānot bildinājumu, izvēlēties grēdzenu. Tas jau nebija tik viegli. Vairākas variantus izskatījos, kādu mēnesi es viņu meklēju, kādu ko un kādā krāsā to zelta īsti un ar kādiem akmeņiem. Un tad ņēmu talkā draugus un sākām plānot. Sakrita tā, ka mēs ar draugiem izdomājām braukt uz Gran Canāriju, uz Kanārijas salām. Un tad es izdomāju, ka tas būs īstais brīdis, kad to izdarīt. Tad iepriekšējā dienā mums bija atbraucis viens no draugiem pie mums, un tad es meistarīgi iedevu viņam to gredzenu, lai nav mūsu kopējā somā ar Evitu. Rīgas lidostā viņus visus lika izklāt visas mantas, un es turpatās esmu, un man draugs saka, nē, visi ejam, negaidām viņus, un saku, kā tas ir, mēs esam, visi kompānija braucam projām. Tad viņš viņu aizved uz Kanārijām, un tad es viņu tur meistarīgi noslēpu līdz tam brīdim, kad mēs gājām uz restorānu. Tad man likās, pēc tam es tā domāju, ka diezgan dīvaini, jo viņš visu laiku lika man vienā pusē iet, jo viņam tajā otrā bija gredzens. Un tās sarunas arī bija tādas, mēs nekad tā nerunājam, tā kā kaut ko tādu, vispār tāds. Un tad vienā brīdī es gāju, un es domāju, varbūt viņš man bildinās, bet es domāju, ne, gan jau, ka nē. Jo mēs bijām domājuši, kad mēs it kā sarunāsim, kad mēs precēsimies, un viss, kad es negaidu to bildinājumu. Tad okeāna krastā restorānā arī bildināju. Nodzīvojot 6 gadus kopā, bija par to pārliecinājies. Es domāju, ka mums tā saikne bija tik liela, ka tur bija jāsaka jā. Nebaidos es būtībā ne no kā, es tikai gaidu to brīdi, kad Evitē būs mans uzvārds. Dāvanas beigsies, valodas apklusīs, atziņas mitēsies. Mīlestība nekad nebeidz. Tā paliek ticība, cerība, mīlestība